vai teiksim, divas bikas un viens ir saplīsušas. Ja. Uztver to ar humoru, tas ir Dieva dāvana. Pasaulē kaut kas ir to vērts, lai globāli, briesmīgi un mūžīgi par to uztrauktos. Oi, cilvēki. Patiesībā visu nevajadzētu uzņemt. Globāli uztraucās par vissmieklīgāko sīkumu, tas var kaitināt. Tas piekrīt Vīķa kungam un arī vēl papildinot, tad izcili rakstnieki, kuriem ir humora izjūta, mēs zinām tikai dažus, jo tā ir ļoti reta lieta tieši varbūt tādēļ, kad humors ir atkarīgs no emocijām, no situācijas un tā tālāk un tā tālāk. Tādēļ tieši literatūrā izcils humors ir diezgan rets. Ir saimnieks un kalps. Un saimnieks vienmēr noliek bļodu tā, ka gaļa ir saimnieka pusē. Kalps tu nevar izturēt un sagriež, atnāk ātrāk un sagriež to bļodu, lai gaļa ir viņa pusē, kalpa pusē. Atnāk saimnieks un redz. Viņš domā un saka tā, šitā bļodiņa tirgū vesels 3 kapeikas maksā un atgriež to gaļu pie sevīm. Kalps arī nevar to izturēt. Viņš ņem un saka, ja no visām pusēm apskatās, tad viņi arī to vērtu un atgriež atkal gaļu sev. Kāpēc es to izstāstīju? Vispirms, tas ir latviešu humors, mīļš. Un otrkārt, latvietis nekad nesaka taisni, tieši. Viņš kaut kādīgi tā apkārt aizsāk. Un tad notiek tas humors. Humora izjūta ir kultivējama. Es nedomāju, ka humors kā vispār ir kultivējams. Viņš vai arī ir vai nav. Ir zināma tāda kaita, tomēr, vismaz Rīgas publikai. Ļoti elementāri. Es katru Rīgu sāku, dabiski zaļu bārdu, ja, skujos. Pie spoguļu, nodzīmes bārdu. Paskatos un sev saka, jā, netais gudru ģīmi, tu taču esi virsnieks, ja? Bet paņemsim, Čaplinu vai tagad populārs ir Misters Bīns, ja? Faktiski tas, kas tur notiek, ja, un par ko mēs smejamies pēc idejas, par to būtu jāraud. Cik cilvēkam neveicās un kas ar viņu tikai tur nenotiek. Par ja? Bīnu nav jāraud, tas ir humors no... Nē, tas ir humors, bet ja mēs atmetam to humoru, ja, bet praktiski tās taču ir cilvēku nepatikšanas. Viņi iesaist pastkastītē, ja? Vai tad par to būtu jāsmējās? Vai viņus suls gandrīz nenožņaudz? Bet mēs taču par to smejamies, ja? Visiem patīk starpgadījumi vai negaidīti gadījumi. Piemēram, lai cik tas nebūtu skumīgi, es bijis kāds 2 vai 3 reizes teātrī, kur kaut kas negaidīts notiek. Nokrīt dekorācija, piemēram, ja? Un nākušā dienā tu runā, to izrādi, vai pēc tam tu runā, tā bija tā, kur tas koks nogāzās. Piemēram, ir joku Pēters, ja? Joku Pēters, ja? Bet sieviešu dzimtē tie vīrieši ir pilnīgi deķi uzrāvuši sev un principā to jokot iespēju prioritāti vienīgi un sev paņēmuši. Kāpēc joku Pēteri un joku Mildas, ja? Man liekas, ka veči ir tik egoistiski tauta, acīm redzot, ka neļauj vienkārši smieties un saucīs vienkārši dāmas par čūsku vecinēm. Kas vienkārši mēģina aizskart mūsu kaut kādu pašu, mūsu lauciņu, mūsu vājības, un mēs esam pilnīgi monopolizējuši šo humora pasauli, humora aizu. Vispirms es gribēju teikt, ka sievietes ir labāks novērotājs. Ja, ka viņas ir pulknīžēlīgāks par vīriešiem ar saviem novērojumiem. Jūs varat to vienkārši pārbaudīt. Jūs pasakiet vienai sievietei, ko jūs sēžat blakam, saka, redz, ko tā ir skaisti, vai nekādas viņai acis, un viņa patiešām saka, jā. Nu, kas pa brīnišķīgām acīm, bet tu paskaties, viņa tā valkā parūku. Kaut kas jāpasaka ir. Es jau vakar apsveicu Dailes teātra Laciņam. Tomēr teātra darbinieku savienība man, tā teikt, pārtrumpoja. Tāpēc es domāju, nepalikt pakaļā.
Bez šaubām. Bet mums vajag Mēs vēl neesam izauguši klāt. līdz tam līmenim, Jā. mūsu sabiedrība, ja, lai mēs tik tiešām varētu atklāt smieties paši pa sevi. Bet, Un klausies, tā tas ir sabiedrība esam mēs paši. pilnīgi pareizi. Mēs neesam Jā. izauguši. No manis ir atkarīgs, no manis paša, kā par mani smiesies, ir ļauni, ja, vai labsirdīgi, kā es pats sev nostādu. Ja es došu tik tiešām pamatu kaut kādam dzēlīgam un ļaunam humoram, ja, tad tā arī būs. Tikai no tevis. Es atceros vienu kolosālu anekdotu, teiksim, kas gāja kādreiz pa Brežņevu. Jā, ko droši vien liela daļa jau ir dzirdējis, ka Brežņevs pazuda medībās. Es uzskatu, tā viena no labākām anekdotiem, kas bija, ka viņš pazuda medībās un tagad drošības komiteja sasauc kopā visus vērus un prasa, ko kurš redzējis. Un neviens nekā nav redzējis un lapsam instinās. Viņš saka, tu te beidz riņķi un apkārt, un saka skaidru un gaišu. Viņš saka, vilkam jau 3. dienu caurēja ar ordeņiem. Nu, es domāju, ka tur bija, tas bija dzēlīgi, jā, bet tas nebija ne rupji, ne ļauni. Tas bija dzēlīgi, viņš pats tam bija devis pamatu, jā. Un tas bija tik tiešām, nu, trāpīts precīzi. Tur skaistāk jau, nu, nevarēja pateikt. Nu, tā, un viss bija skaidrs. Kāda valsts vīri pasmiesies nepelnīti, tad to arī tā, tas tiks nosodīts bet ja tas būs pelnīti, tad arī viss uztvers un skaļi smiesies.